Paldies! Labdien! Man bija ļoti liels prieks par Andri jautājumu, un man vislielākais prieks bija par to atbildi, kāda bija uz Andri jautājumu. Un es pārstāvu informācijas tehnoloģiju nozari, un faktiski, ja mēs paskatāmies, kāda ir situācija, kāds ir problēmas uzstādījums, tad faktiski ir akūts IT speciālistu trūkums gan Latvijā, gan visur Eiropā. Un jau nākamgad, tad prognoze ir, ka 90% no visiem darbiniekiem, kas strādā Eiropā, viņiem būs vajadzīgas tehniskās prasmes, taiskaitā e-prasmes. Būs gandrīz miljards IT speciālistu trūkums Eiropā, un vakances uz IT speciālistu vietām nespēja aizpildīt apmēram 40% uzņēmumu. Tad ir šis pieprasījums. Mēs zinām, ka IT nozare ir viena no tām nozarēm, kurā ir viena no augstākajiem atalgojumiem aiz gaisa satiksmes un bankām. Ja mēs paskatāmies, kas notiek mūsu skolu sistēmā, un mēs kā IT nozare vienā brīdī sapratām, ka problēma zināmā mērā slēpjas nevis augstākajā izglītībā, bet skolas izglītībā. Un mēs paskatījāmies, kas notiek, ir tāds mācību priekšmets informātika, kas skolā tiek mācīts no 5. klases. Viņu māca no 5. līdz 7. klasē, tad ir pārāvums. Un ja tas bērns ir aizgājis, skolēns ir aizgājis tālāk uz vidusskolu, viņam māca vēlreiz informātiku citā līmenī. Vai tās mūsu prasmes ir pietiekamas, un vai šī sistēma dod tos labos rezultātus skolas sistēma, tad atkal cits viens pētījums Eiropas rāda, ka Latvija ir viena no valstīm, kur gandrīz katrs trešais cilvēks darba tirgu uzskata, ka viņa prasmes, digitālās prasmes ir nepietiekamas. Un tad jautājums ir, ko darīt un kā iziet no šī vienādojuma. Un tā doma mums, nozares speciālistiem, sadarbībā īstenībā ar informatikas skolotājiem, tā doma mums ir, kad, jā, mēs gribētu to informātiku mācīt visu laiku, 1 stundu nedēļā un sākot no 2. klases. Kāpēc? Tas bērns, tas mazais bērns, kas vēl nav aizgājis līdz tai skolai, viņš īstenībā, vai tas ir vecāku vietālrunis, vai tā ir planšeta, vai tas ir dators, viņš ar šīm digitālām ierīcēm darbojas no 3, 4, 2 gadu vecumu, un viņš zina, ko ar tām ierīcēm darīt. Un viņš māk gan filmu paskatīties, multinīti paskatīties, gan spēli paspēlēt, gan varbūt kaut ko vēl citu padarīt. Skolā viņam sāk mācīt šīs prasmes 5. klasē. Kāpēc ne no 1. klases? Man pašai mājās ir pirmklasnieks, un es sapratu, ka 1. klasē vajag iemācīties pamatlietas. Lai viņš māk lasīt, lai viņš māk rakstīt normāli ar roku, fiziski, lai viņš māk rēķināt, un lai viņš iedzīvojas vispār tajā skolas dzīvē. Lai viņam 1. klasē ir loģiskās spēles, kas attīsta viņu domāšanu, lai viņam 1. klasē pastāsta par datoru drošību vai audzināšanas stundā, par drošību internetā kā tādu citās stundās. Bet sākot no 2. klases, lai viņam māca visas pamatlietas. Drošība, meklēšana internetā, lietojuma programmas, dažādas lietotnes, tad lai viņš saprot, ko var darīt ar to datoru, kā ir darīt pareizi. Jo vecāki varbūt reizēm viņi pat zina, kas ir labi un kas ir pareizi, bet vai viņiem, vai mums pašiem vienmēr ir laiks ar to bērnu par to runāt. Un, lai, teiksim, beidzot šo 6. klasi viņam būtu šīs pamatprasmes, viņš mācētu uzrakstīt dokumentu, vai varbūt viņš var sacerējumu rakstīt elektroniski, ja? Lai viņš var uztaisīt prezentāciju, lai viņš var apstrādāt attēlus, daudz ko citu. Un tālāk nākamais līmenis ir tālāk 7. 9. klase, kur arī jau 1. klasēs, lai viņam pastāsta pamatus par algoritmisko domāšanu, kā veidot algoritmus, ko nozīmē zarošanās, ja tad, kas ir cikli kā tādi. Visas šīs lietas var bērnam arī ļoti vienkārši pastāstīt un paskaidrot, lai viņam ir izpratni par to. Un mēs gribam, lai pēc tam, kad to 9. klasi tas skolēns beidz, lai viņam ir arī sapratne par to, un viņam ir informātikas skolās parādīts, ko tad tie IT speciālisti dara. Protams, tā mūsu vēlme ir, lai izvēlētos IT nozara cilvēki, ja? Lai izvēlētos šīs tehniskās nozares, bet šī domāšana, tas palīdz mums pilnīgi visiem.
visās jomās, vai tie ir juristi, vai tie ir baņķieri, mums visiem vajag loģiski domājošus cilvēkus. Un es domāju, ka programmēšana, tehnoloģijas ir tās, kas palīdz, kas veido, kas attīst šo loģisko domāšanu. Un tādēļ ir šī mūsu doma, un tādēļ es zinu, kad mēs iesim arī, kur tu esi. Es zinu, kad mēs iesim pie Mārītas izglītības ministriju un teiksim, kad mēs gribam kopīgi šīs lietas darīt, un mums ir doma, mums ir ideja, kā to darīt. Vai varētu lūdzu to jautājumu tagad? Kā jūs domājat? Ko jūs par šo tēmu domājat? Kurā klasē to vajag darīt? Atbildes svārstās. Bet tā otrā klase tā kā izraujās lēnām. Tas nozīmē, ka kaut kas varbūt bija labs tajā, ko es jums teicu. Un, protams, tur ir jautājums par to, kā mācīt, un tas ir metodikas jautājums, ja? Bet ideja kā tāda man šķiet, kad mēs daram to bišķi pa vēlu Latvijā. Izskatās, ka mana ideja ir uzvarējusi. Paldies jums par atbalstu un lai mums jauka šī diena. Paldies! Paldies, Signei!